ar ciemā Bunzi. Viņš ieradīsies pie mums studijā. Kā jūs zināt, ciema Bunzis dzīvo Miselē. Uz kaut kādas tur ielas. Es īsti neatceros. Bet jā, lepni lūdzam, ciema Bunzis studijā! Oi, paldies! Tāda piesaukšana. Ko jūs vēlētos par sevi pastāstīt šodien? Karoči, es gribu pateikt, baigi foršas lietiņas. Man te ir forši drēbiši. Atradu pamiskasti, šodien biju šopingā. Skaista cepura. Man ļoti patika. Like in rap style, you know. And, es gribu veidot savu karjeru. Это посмотрят. Smirklis mīzeļiem. Vēlos veidot savu karjeru un dziedāt dziesmas. Vai jūs mums padziedātu? Nē, šodien esmu apslimis, tāpēc šaulis man ir. Tad nākamreiz, ja? Jā. Padziedāsim. Apsolos, jā. Labi, turēsim pie vārda, vai ne? Tad, kā jums tad jūsu ciematā? Ciematā ļoti labi, miskastes vēl daudz. Šodien bija ļoti liels pievedums. Bija baigi priecīgs, esmu ģimene visā nodrošināta visam gadam. Tas jau labi, vai ne? Jā. Jā, tā jau domāju. Jums tur kaķis skrien, man bailes. Neuztraucies, tas mūsu pārdevējs. Vai pāvars? Ir tik līdzīgi, nevar atvīt. Jā, kur jūs tādas jaunas brīnules dabūjat? Izskatās jau kā no lielu veikala. Šitas ir Dolce Gabbana, zinim, izkastē bija vēl kastite. Laikam paķeras kādam no mājas. Droši vien tur kāds bagatnieks tagad meklējas. Zinieties, iesaku jums aiziet dažreiz uz miskasti, tur ir daudz lietas var atrast. Jā, tikai, diemžēl, daži netiek līdz tai miskastei, jo ir tā vieta kā apsargi, vai ne? Es jau dzirdēju tādas problēmas. Jā, bet nevar iznest miskasti, jo viņiem apsargi neļauj. Jā, bet, ziniet, mums tajā štatā ir tāda vieta, jā. Es zinu, mēs to vietu esam nosaukuši pa bomžu māni. Ziniet, es sevi pa bomzi nesaucu. Tas nav pieklājīgi. Ja es sevi saucu par maz nodrošinātu bezmais cilvēku. Jā, tā jau būtu labāk. Jā, tas skan labāk. Un guļam mēs blakus miskastēm, dažreiz var atrast madraciti, mums tur madračus nes, gultas nes. Ēdienu paliekas nes, cilvēki domā, ka viņi vairs nav ēdāmi. Tā mēs te. Ūdeni aizējam palūgt kafenice, lai uzsildām. Tā mēs nomazgā pakaļu un apmazgā visas iekšas. Tā. Bērnu skolā nelaiž, nav grāmatas, par ko nopirkt. Jā, cik jūs tur tajā ģimenē cilvēki būtu? Pagaidām 7, jo mums ar sievu nav ko darīt. Tas ir daudz vai maz jūsu gadījumā? Manuprāt, maz. Maz, un cik vēl plānojat? Vēl kādus 10 noteikti. Jā. Kā te viņus sauc? Meitenes, zēni? Jā, meitenes sauc par... meitenes uzskaitam ar cipariem, zēnus ar burtiem. Kā to būtu saprast? Ir mums ģimene 4 zēni un 3 meitenes. Tā pārdevēja ir kuku, vai kā? Kur? Tur. Zogēdienu? Varbūt jāiet abāk. Labi. Jā. Meitenes sauc, no 1, 2, 3. Jā. 1, 2, 3? Vārdus mēs nezinām tik daudz. Nevar jau atcerēties. Vajag atcerēties, ka pabarot bērnus, vajag tad grūti atcerēties vārdus. Oi, sap jau roka! Bērniem tur. Ja bērniem parasti es atvedu dažreiz no miskastes kādu gardumiņu, vecas olas, garšīgas viņiem garšu.
tā kā šokolāde, bet tā šokolāde, dārga. Dažreiz, kad algu, tad nopērk kādu limpo saldēju, to pa 10 centiem. Bērni priecīgi. Ja, kur tad jūs strādājat, ka jūs to algu dabūnat? Mēs ar sievu strādājam uz ielām, krustojumiem. Mums ir individuālais darbs. Tas ir divdomīgi vai kā? Nē, tas ir tieši. Nu labi, par to vairs nerunāsim. Ko vēl varētu pajautāt? Ko gribi to jautāt? Varbūt pats kaut ko vēlies pastāstīt par sevi? Man ļoti patīk mani nest siksniņa. Tā es bēgu. Kā sūnīti? Kā sūnīti. Vai cik interesanti? Jā. Jā. Es varu iet. Nu, laikam jā. Tas laikam būtu viss tā kā. Un tad... Līdz nākamajai reizei. Nākamajā reizē pie mums nāks tad jau redzēsiet. Gaidiet nākamo seriju, bet skatieties, ja? Nākamo seriju. Atā! Smieklīgā pārraidē tā bija. Uz redzi!